Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēja saturēt mūs! Labdien, zīmīgajā janvāra dienā Radio 1 ēterā, kā jau ierasts, ir laiks raidījuma par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī Bumba grozā. Šodien Radio 1 ēterā esmu es Elīna Elste, kā arī mūsu viesi BK Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris. Sveiks, Edgar! Sveiki! Un basketbolists Rinalds Sirsniņš. Sveiks, Rinald! Labvakar! Šīs gads basketbola klubam Jēkabpils sācies pavisam nelāgi. Ir spēlēta viena spēle un, diemžēl, tajā ir gūts zaudējums. Pretinieki Liepāja Trio, bet kurus pagājušā gada nogalē izdevās uzvarēt. Šoreiz gan nē. Edgar, kas notika, kas tavuprāt nebija sakārtots vai vienkārši nogāja greizi? Tāds ir sports, tāds ir basketbols. Jā, kā jau teicu, šī čempionātā, šī līgā neviena spēle nav viegla un katrai spēlē ir jāpieiet ar maksimālu atdevi un jāspēlē par 100%. Jā. Iespējams, ka dažādu objektīvu, subjektīvu iemeslu dēļ mēs nebijām gatavi spēlēt ar maksimālu atdevi šī spēlē. Jā, plus pretinieks nospēlēja veiksmīgi, mums neizdevās sākums, piezagās nervozitāte. Jā, beigās gan izdevās pietuvoties rezultātā, pat izvirzīties vadībā, bet tomēr laikam pelnīti beigās veiksmi no mums novērsās un spēle tika zaudēta. Kas bija tas veiksmes iemesls, kādēļ tomēr izdevās daudz maz izlīdzināt rezultātu beigās? Nevis daudz maz, bet konkrēti izlīdzināt. Es uzskatu, ka tas arī bija diezgan likumsakarīgi, arī, ka mēs tomēr šo rezultātu izlīdzinājām, jo mūsu rīcībā tomēr ir pieredzējušāki un es uzskatu augstāku līmeņu spēlētāji. Jā, un līdz ko mums tā spēlīt nedaudz aizgāja, ja mēs sajūtām kādu pārliecību, mums arī izdevās pietuvoties rezultātā. Jā, bet tomēr, kā jau es teicu, likumsakarīgi, jo viss 40 un šī gadījumā 45 minūtes ir jāspēlē agresīvi. Nevis tikai otrais puslaiks vai pēdējā ceturtē. Noslēgumā tika piešķirts 5 minūšu pagarinājums. Veiksme, neveiksme, kas bija pie vainas, kādēļ mums tomēr neizdevās gūt vēlamos punktus? Mēs guvām vēlamos punktus, mēs izvirzījāmies vadībā un mums bija 4 punktu pārsvars pagarinājumā. To mēs izsējām minūtes laikā no plus 4. Mēs nonācām zaudētājus ar 4 punktu deficītu, un es uzskatu, ka pagarinājumā tā nedrīkst spēlēt. Jā, tad pagarinājumā katrs punkts ir zelta vērtē, katrs punkts ir svarīgs, un mēs nenospēlējām aizsardzībā, nenocīnījāmies kaut kā līdz galam. Jā, varbūt tie spēlētāji, kas bija laukumā, jau bija paguruši, jo viņiem sanāca spēlēt daudz, jo līdz ko mēs uztaustījām to sastāvu, ar kuru mums izdevās šo rezultātu izlīdzināt, šim sastāvam mēs arī uzticējāmies. Varbūt viņiem sanāca pavadīt daudz minūtes laukumā un beigās pietrūka arī spēku. Bet, kā jūs teicat, tie visi ir subjektīvi iemesli, un ja mēs gribam kaut ko sasniegt šī līmenī, tad mums šādas spēles vienalga ir jāuzvar. Rinaldi, kā tu vērtē komandas noskaņojumu, tomēr ņemot vērā iepriekšējo pieredzi tieši ar Liepājas komandu un ka tika gūtas vairākas uzvaras, konkrēti 3, precīzāk sakot, uzvaras, jā, tātad viena bija, 2 ir bijušas no tām Alderas LBL turnīrā, un vai tā nebija vienkārši pārliecība komandai, ka mēs vinnēsim arī šoreiz? Man ir grūti teikt par tām pirmajām 2 spēlēm, kurās es nebiju, bet pēdējo un pirmspēdējo spēli, es domāju, tas ir, protams, tas zemapziņā sēdēja tā lielā uzvara vecgada vakarā praktiski, kur mēs diezgan viegli viņus apspēlējām, un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc spēlētāji vienkārši zemapziņā sēdēja tā iepriekšējā uzvara, un tāpēc mēs īsti nenovērtējām, bet neaizgājām ar 100% koncentrēšanos un gatavību tai spēlē. Kādas, tavuprāt, bija lielākās kļūdas šajā spēlē tieši? Kā jau teicu, man liekas, ka pirmkārt mēs uzskatām, ka nevis Liepāja vinnēja, bet mēs zaudējām to spēli, tāpēc, ka ja mēs spēlētu tā, kā vajadzētu spēlēt, es domāju, ka rezultātām vajadzētu būt savādākam. Tāpēc lielākā kļūda bija mūsu pašu nekoncentrēšanās un nesagatavošanās pilnvērtīgai spēlē. Kā, komanda jūtās pēc šīs spēles un kāds ir morālais noskaņojums komandā nākamajām spēlēm? Nē, komandā viss kārtībā. Zaudējums sportā ir tas pats, kas katram gadās, katrai komandai, bet komandā visi ir aizmirsuši to zaudējumu, un tas zaudējums tikai nāca īstenībā par labi, jo atkal viss strādā
ar maksimālu atdevu treniņos un ar domām tikai par nākamajām spēlēm, par nākamajām uzvarām. Var teikt, ka zaudējums sapurināja visu komandu, pamodināja no svētkiem? Droši vien tā var teikt, jo par cik mēs ļoti labi nobeidzām gadu, tad varbūt atkal vajadzēja tādam pērienam būt, lai atkal sapurinātu un strādāt tālāk. Nākamā spēle basketbola klubam Jēkabpils notiks jau ceturtdien, 17. janvārī, kad Edgars vērtē komandas izredzes pret Jūrmala Fēniks. Kā jau Rinalds teica, jā, tad ir kaut kāda mācība. Jā, ir gūti pirmajā jaunā gada spēlē, un šīs kļūdas mēs centīsimies neatkārtot nākošajās spēlēs. Un mēs jau čaļiem runājām gan pēc Liepājas spēles, gan arī turpmākajos treniņos, cik svarīgs ir nākošās 2 mājas spēles. Un šo spēļu nozīmi nevar nepārvērtēt. Jā, mums ir vajadzīgas šīs 2 uzvaras, jo gan Jūrmāls, gan Jelgavas komandas ir mūsu tiešie konkurenti par vietu play-off un tuvākie sekotāji. Jā, tāda viena uzvara, viens zaudējums šajās spēlēs var nostādīt mūs līdzās ar šīm te komandām, un cīņa par play-off sāksies no jauna. Ja mums izdodas uzvarēt šīs 2 spēles, tad tas ir jau diezgan plats solis play-off virzienā. Tā kā es domāju, visi komandā saprot, cik svarīgs ir šīs spēles, un par kaut kādu nekoncentrēšanos, motivācijas trūkumu nevar būt ne runas. Jā, un kā jau arī Rinalds minēja par šo te maksimālo nekoncentrēšanos Liepājas spēlē, čaļi jau gāja un cīnījās. Bet, kā jau tik minēts, kaut kur zemapziņā tas viss sēdēja. Jā, un es domāju, ka mēs būsim izdarījuši pareizos secinājumus, un ir vienkārši jābūt uzvarai. Mēs savādāk nevaram domāt. Tas ir sports, kurā gadījumā ir vieta arī dažiem zaudējumiem. Veiksmi komandai janvāra mājas spēlēs, bet dodamies nelielā muzikālā pauzē. Pēc tam mūsu uzmanības centrā decembra Latvijas basketbola līgas vērtīgākais basketbolists. I need your love, I need your time. Radio 1. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes. Atgādināšu, ka raidījuma Bumba grozā šīs dienas viesi ir basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris un basketbolists Rinalds Sirsniņš. Pirms ķeramies pie Rinalda iztirzāšanas par to, ka viņš ir Latvijas basketbola līgas vērtīgākais basketbolists decembrī. Edgar, vai tu vari izskaidrot mūsu radio klausītājiem, kas tiek ņemts vērā vērtējot mēneša vērtīgāko basketbolistu? Ko tas īsti nozīmē? Pirmkārt, šo te vērtīgāko spēlētāju nenozīmē kaut kādi mistiski cilvēki kaut kur līgā, bet tiek jautāts domas visu komandu treneriem. Jā, tā kā es uzskatu, ka šis te apbalvojums un šis vērtīgākā spēlētāja tituls ir pietiekoši objektīvs. Jā, jo vērtē gan pretinieku komandas treneri, gan teiksim tā, savas komandas treneris. Tā kā es domāju, šis ir objektīvs vērtējums un vērtīgākais spēlētājs ir tas, kurš spēj ne tikai ar saviem punktiem, bet ar savu darbību laukumā, gan aizsardzībā, gan piespēlējot saviem komandas biedriem, gan arī morāli palīdzot komandai, jā, esot līderis ne tikai laukumā, bet arī ārpus laukuma, palīdz komandai izcīnīt uzvaras. Jā, un par cik šī decembra mēnesī es nepateikšu konkrēti mūsu bilants, bet ar Rinalda komandā mēs izcīnījām 8 uzvaras. Jā, tad pēdējās 9 spēlēs, jā, tad es domāju, ka viennozīmīgi šis apbalvojums ir objektīvs. Jā, tā kā es ceru, ka kāds no mūsu komandas tiks nominēts šiem apbalvojumiem arī nākošos mēnešus. Tātad, kā jau mēs sapratām, tie nav tikai pliki cipari, tas ir arī vērtējot subjektīvi to, kā kopumā šīs basketbols darbojas līgā. Rinalda, vispirms sveicu tevi ar to, ka tu esi decembra Alderis LBL vērtīgākais spēlētājs. Un tu tikko esi uzsācis sezonu Jēkabpils komandā un jau šāds pagodinājums, vai grūti nācās? Jā, paldies pasveika, nenācās grūti. Tas nav mans mērķis dabūt kaut kāds apbalvojums. Kā mans mērķis bija atnākt un palīdzēt komandai tik, cik es varu. Kā izskatās, ka decembrī mums tas sanāca, tagad jāskatās uz janvāru. Ko tev šis nosaukums mēneša vērtīgākais spēlētājs nozīmē, sniedz vai maina kaut ko tavā dzīvē?
Nu, nē, es teikšu, ka neko viņš nemaina, bet protams, ir patīkami vienmēr, kad tev novērtē kāds un kad ir sanācis, piemēram, labs šoreiz decembris un ir patīkami, ka novērtē un tā balva. Nu, protams, ir patīkami saņemt balvas, bet tā, ka es tagad staigāšu degunu gaisā, tā gan nebūs. Tas labi. Vēl tāds jautājums, vai tu, teiksim, pats jūti, ka decembris tiešām bija tāds ļoti noslogots, ļoti grūts un tās uzvaras tika grūti nāca, viegli nāca? Dažādi bija. Dažādas spēles, un, ja godīgi, decembrī diezgan daudz spēles bija, tā kā es nemaz īsti neatceros, kā mums tur gāja, bet es zinu, ka pārsvarā mēs vinējām, un pārsvarā bija pozitīvas emocijas, un klubā bija, cik es zinu, visi apmierināti ar to, kā mēs nobeidzām 12. gadu, tā kā viss būs kārtībā un skatāmies priekš. Galu galā kā nobeidz gadu, tā arī viņš ir jāsāk. Šoreiz gan nē, bet bišķiņi. Ar izņēmumiem, tieši tā. Edgari, kā tu kā treneris vērtē šādu savu basketbolas novērtējumu, vai to var saukt arī par tavu pagodinājumu? Tomēr tas ir tavas komandas basketbolists. Es domāju, tas ir svarīgi gan komandai, gan svarīgi līdzjutējiem. Tā kā Rinalds jau teica, ir patīkami, ka tas darbs, ko tu dari, tiek novērtēts. Šī gadījumā nevar pārvērtēt Rinalda ieguldījumu mūsu komandā, bet to jau parāda tās uzvaras, ko mēs izcīnījām. Jā, un es domāju, ka es domāju un es ceru, ka šis nepatīkamais klupiens Liepājā neko neietekmēs, un mēs izcīnīsim daudz skaistas uzvaras gan janvārī, februārī, martā tā līdz pat tā jā, un tieši tā, un turpināsim play-offos. Tā kā es domāju, ka šis apbalvojums ir svarīgs, bet komandai un arī Rinaldam pašam svarīgāks ir izcīnīt tās uzvaras laukumā. Un cerēsim, ka arī basketbola kluba Jēkabpils basketbols turpmāk tiešām tiks biežāk nosaukti un nodēvēti par vērtīgākajiem basketbolistiem attiecīgajā mēnesī. Gribu mūsu klausītājiem atgādināt, ka Rinalds sezonu sāka Ukrainas komandā Mikolajev. Kā ir pāriet no vienas komandas uz citu? Galu galā katrā nāks pielāgoties gan pie jauniem noteikumiem, jauniem basketbolistiem un pie komandas kopumā. Tā pārēja, tas ir daļa no profesionālā sporta. Nekad nevar būt droši, ka tu būsi komandā visu gadu un visādi daudz apstākļu sakritības pēc. Tu, diemžēl, vai par laimi, tev ir gadās, ka jāmaina klubi. Un šoreiz pat teikt tā, ka man Jēkabpilī spēlēt un iespēlēties bija ļoti viegli, jo pirmkārt bija galvenais treneris, bija pazīstams, pie kā es esmu spēlējis. Viņi to filozofiju, basketbola filozofiju un taktiku es jau iepriekš zināju. Tas bija ļoti liels pluss. Plus arī spēlētājus daudzus pazinu. Un arī Ukrainā esot, es redzēju pāris Jēkabpils spēles. Es teiktu tā, problēmas nebija pārnākt un sākt spēlēt. Zināju, uz ko tu eji? Es zināju, jā. Diezgan sadzīvisks jautājums. Kā tev te dzīvojas Jēkabpilī? Kā tu pavadi savu brīvo laiku? Jēkabpils man nav īsti sveša pilsēta, tāpēc, ka mums ir lauku mājas netālu 20 km. Tā kā kādreiz vajag uz kaut kādu lielāku veikalu, tad mēs braucām uz Jēkabpili. Tāpēc, pilsēta nav liela. Pilsēta varbūt ir priekš profesionālā kluba ļoti labi, jo jauniem spēlētājiem bez treniņiem tā īsti tā izklaides iespējas nav baigās. Tā kā viņiem atliek tikai spēlēt basketbolu, koncentrēties, pagulēt, pamācīties un atkal spēlēt basketbolu. Nav nekāda traucēkļa. Nav nekāda traucēkļa, nav kas provocē. Tā kā priekš mums ir labi, ka mums ir daudz brīvs. Nevis daudz brīvs, bet pēc spēlēm brīvs dienas, tad mēs tiekam mājās pie savām ģimenēm. Tad mēs atkal paburzamies pa Rīgu, dabonam tos daudzos cilvēkus apkārt, tad braucam šeit, kur ir klusāk. Nomierināties, jā. Vai tava ģimene arī viesojas Jēkabpilī? Viņi ir bijuši, bet uz spēli vēl nav. Domājams, ka varbūt svētdien atbrauks. Gaidīsim. Paldies liels Rinaldi un Edgari par mums veltīto laiku. Veiksmi jums nākamajās spēlēs un ne tikai veiksmi, galu galā arī pierādīt to, ka basketbola klubs Jēkabpils tiešām būs un ir viena no labākajām Latvijas LBL komandām. Noslēgumā atgādināšu, ka Jēkabpilī gaidāmas 3 basketbola kluba Jēkabpils mājas spēles. Vairāk informācijas, kā jau ierasts basketbola kluba mājaslapā www.bkjēkabpils.lv. Tiekamies nākamnedēļ. Visu labu! Visu labu! Uz redzēšanos!
Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēja saturēt mūs!